kartona baznīca. Tad Bībelē teikts, ka Dievs nemājo cilvēku rokām būvētos tempļos. Vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir svētā gara templis? Tāpēc tam nav nozīmes, vai baznīca ir no kartona, finiera, vai no Lego, vai no jebkā cita. Ja? Tātad svarīgs ir cilvēks, kā teica Ziedonis, ja? Jo mēs esam svētā gara templis. Svarīgi ir draudze, Kristus miesa, cilvēki. Ja? Ne pati ēka, ne kartons. Un arī kartons, varētu teikt, ka kartons līdzīgi kā Dievs ir visur mums apkārt. Viņš visiem pieejams un bez maksas. Tā stunda nāk un ir jau klāt. Mīļie, tā stunda ir šodien. Viņa ir šeit tagad. Ja te ir iemaldījies kāds dēmons, vai varbūt skatās, vai klausās, dēmoni aizver muti un izvācās ārā ar reliģijas garu priekšgalā. Jēzus vārdā. Amen. Jēzus sāk sludināt ar vārdiem: laiks ir piepildīts. Metanoia, debesu valstība, ir tuvu klāt pienākusi. Aleluja. Pieminēšu, ka Jēzus saka, jūs nevarat būt mani sekotāji, ja jūs nenesat savu krustu. Kas ir kristieša krusts, bez kura viņš nevar sekot Jēzum? Kas ir kristietis? Vārds kristietis parādās Bībelē. Tas nav tāds kaut kur pa burzmai izdomāts vārds. Viņš ir ļoti konkrēts vārds no Bībeles, no rakstvietas, kur Kristus mācekļus, Kristus sekotājus sāka saukt par kristiešiem. Tātad, kas ir kristieši? Kristieši ir Jēzus mācekļi, Jēzus sekotāji. Bet Jēzus saka, jūs nevarat būt mani sekotāji, jūs nevarat būt mani mācekļi, ja jūs nenesat krustu. Jūs varat pabarot bērnu namus, dzīvnieku patvērsmes, darīt daudz labas lietas. Halleluja! Bet ja jūs nenesat krustu, jūs nevarat būt man sekotāji. Es sagatavoju tur lapiņas un rakstāmos. Es lūdzu jums, paņemiet katrs vienu lapiņu un uzrakstiet, kas ir mans krusts. Tas ir viens vārds. Kas ir tas krusts, ko Jēzus iesaka nest, lai varētu sakot viņam. Kamēr jūs rakstīsiet uz lapiņām, mēs parunāsim par vārdiņu metanoia. Kas tas ir? Kas tas par tādu vārdu? Kas tas par tādu grieķu vārdu? Jēzus teica, laiks ir piepildīts. Halleluja. Ko tas nozīmē? Piepildīts laiks. Ierodās Jēzus studijā un pasaka, laiks ir piepildīts. Kāds laiks? Vecās derības laiks ir piepildīts. Miesiskās darbības laiks ir piepildīts. Vecā derība ir miesā. Jaunā derība ir garā. Ne ar darbiem. Halleluja. Ne no cilvēka gribēšanas vai skriešanas, bet viss no Dieva žēlstības. Laiks ir piepildīts. Ir mainījies laiks. Ir mainījies tas, ka ar labiem darbiem izpatikt Dievam vairs nevar. Aleluja. Tu nevari darīt blēņas un par to maksāt ar savu kazu vai āzi. Nē, viss cauri. Kas tad ir mainījies? Kas notiek? Notiek metanoia. Jēzus aicina uz metanoju. Ja jūs atvērsiet tagad savas bībeles, latviešu, krievu, angļu valodā, ko jūs tur ieraudzīsiet? Mateja 4:17. Kas tur ir rakstīts? Šis vārdiņš metanoia. Latviski viņš ir iztulkots atgriezieties no grēkiem. Angliski, ja jūs atvērsiet šo pašu rakstvietu,
Tur nav rakstīts atgriezieties no grēkiem. Un vēl vairāk, ja jūs atvērsiet mazliet vecāku bībeli par King James versiju, tur ir Ženēvas bībele, tur arī nav atgriezieties no grēkiem. Angliski ir repent. Latviski atgriezieties no grēkiem. Angliski nav repent from sin. Un tad es atšķiršu veco derību un skatos, tur ir rakstvieta, kur Dievs saka, I will repent. Kur Dievs saka, ka viņš atgriezīsies no grēkiem? Nē, Aldi, zini, tur angļu valodā, tur tas vārdiņš repent, varbūt gan tā, gan šitā, un aiziet teoloģijā iekšā. Man ir pierakstīts, ko tad tas nozīmē. Es nolasīšu, lai es kādu vārdu neaizmirstu. Tātad metanoja pārmaiņas plus prāts. Stāsts tātad ir par prāta izmaiņām, pārmaiņām. Prāta pārtapšana, iekšējā pārmaiņa, domāšanas maiņa, uzmanības centra maiņa, attapšanās, atjēgšanās, izmaiņa. Vārda nozīme neietver atgriešanos, nožēlu un grēku. Bet šis atgriezieties no grēkiem ir Bībeles tulkojumā visās vietās, kur ir šis vārdiņš metanoja. Iedomājieties Jēzu, kurš ienāk pilsētā pie grēciniekiem. Kas ir grēcinieks? Grēcinieks ir grēka vergs. Kas ir grēka vergs? Ja tu esi vergs, tu neesi brīvs. Tu esi vergs. Pieņemsim, ka vergs ir iekalts ķēdēs. Un iedomājieties Jēzu, kurš atnāk pie vergiem, kuri ir sakalti ķēdēs, un viņš saka, hei, atgriezieties no grēkiem. Ar domu noņemiet tās ķēdes un ejam. Kā viņš var atbrīvoties no ķēdēm? Kādā veidā? To var izdarīt Jēzus tikai un vienīgi atbrīvot no grēka vergu. Tāpēc Jēzus nevar viņus mudināt, nevienu cilvēku, atgriezties no grēkiem. Bet ko viņš mudina? Ir pienācis laiks mainīt domāšanu. Šis mainīt domāšanu pa 180 grādiem pretējā virzienā. Ja jūs visu laiku gājāt prom no Dieva, grēkā, dziļāk un dziļāk, jūs devāties nāvē, tad jūs mainat virzienu pa 180 grādiem un jūs sākat iet pretējā virzienā, dzīvībā. Halleluja! Jūs sākat dzīvot savādāk, jo jūs sākat domāt savādāk. Jūs sākat domāt pretējā virzienā. Es nezinu, kā jums, bet man Bībelē bija ļoti pārsteidzoši, ka viss, kas ir rakstīts Bībelē, ir absolūti pretrunā ar visu, kas ir pasaulē. Runājot par izglītību, par dzīves mērķiem, par veselību, par visu pretējā virzienā. Jūs atzīsiet patiesību, un patiesība jūs darīs brīvus. Kas man jāatzīst? Man jāatzīst Jēzus, man jāatzīst patiesība, man jāatzīst patiesība, kas ir rakstīta Bībelē. Ja es to pieņemu, ko es izdarīju, man tas norāva jumtu. Jo es sapratu, ka reku ir patiesība, rekur ir visa patiesība. Un jā, brīžiem viņa iedur. Viņa nav patīkama brīžiem. Manai miesiskajai būtībai viņa nepatīk. Bet sākās prāta izmaiņas, un tu sāc to pieņemt. Un vairs jau kas likās brīnumaini, kā tad Jēzus tā varēja iet pa ūdeni? Hei, kāpēc nē? Kā var cilvēks no 9. stāva izkrist pa logu un palikt dzīvs? Ja ir gadījumi, ka cilvēks no trotuāra apmales nokrīt un nositās. Tas nav brīnums, tā ir iešana pa ūdeni no 9. stāva izkrauties ārā un izdzīvot, halleluja. Tie ir īpaši gadījumi, tie ir unikāli gadījumi, kad
Jēzus iet pa ūdeni, kaut kādi čaļi vecajā derībā nesadega. Jona nonāk zivs vēderā. Vispār pasaka. Cilvēks noslīka, zivs viņu apēda un pēc tam izvēma ārā. Viņš tur kaut kur komā satika Dievu un viņu izspļāva ārā. Kas tur nenormāls? Bet tas ir tad, kad sākās prāta izmaiņas, kad tu sāc iedziļināties Dieva vārdā un atzīsti, ka tā ir patiesība, un tad tu sāc redzēt. Jums ir ausis, bet vai jūs dzirdat? Jēzus nesaka, ka jums ir ausis, bet jūs nedzirdat. Tie būtu lāsta vārdi. Nē, viņš nesaka, viņš jautā, vai jūs dzirdat? Hei, man kaut kas jādzird. 3 čaļi pie krusta. Jēzus pa vidu. Viens bandīts vienā pusē, otrs otrā. Viens turpina zaimot Jēzu, otrs saka, hei, veicīt, mēs pa tēmu esam piesisti krustā. Bet viņš, un ko viņš dara? Viņš saka, Jēzu, es arī gribu uz debesīm, tur, kur tu tur taisies. Un ko saka Jēzus? Labi, būsi ar mani debesīs. Viss. Nenotika baptizēšanās, nenotika grēku nožēla un atgriešanās no grēkiem. Nē. Cilvēks vērsās pie Jēzus vienkārši. Ko tas nozīmē? Viņš noticēja Jēzum. Viņš atzina patiesību. Jēzus teica, ka viņš ir Dievs, Dieva dēls. Bandīts atzina, ka tas ir Dieva dēls. Viņš atzina patiesību. Un kas notika? Bandīts aizgāja debesīs. Atzina patiesību. Un patiesību viņi darīja brīvu, aleluja. Labi, sarakstījās uz lapiņām, ja? Sarakstījās, ja? Iedod. Paskatīsimies. Tā tad viens vārds. Kas ir krusts? Mana dzīve. Nomiršana, patiesība, evanģelizācija, aizliegt sevi, kalpot cilvēkiem. Ir viens, aleluja, krievu valodā. Kalpošana Dieva gribai. Hei! Tas nevar būt krusts. Tas ir jābūt priekam par to. Ja tā nav, man liekas, kaut kas nav rīktīgi. Krusts, Jēzus. Nevar būt mīlestība, krusts, dzīve. Mīlēt, nē, upuris. Mīļie, šis vārds atvērs prātu, sirdis, visu pārējo. Tas varbūt nebūs viegli. Jā, es zinu, jo es ar savu krustu sastopos katru dienu. Jūs arī, kad jums pateikšu to vārdu, jūs redzēsiet. Jums šodien arī pa pilnam ir bijis ar krustiem. Miesas kārības, nē. Dzīvē, nē. Brīžiem dzīve varbūt ir mocības. Jā, vismaz man. Un gribās arī padusmoties uz Dievu, jo man nepatīk, kā viņš to dara. Ja? Bet tā ir mana problēma. Mīlestība. Labi, mīlestība tā tad nav. Nav krusts. Mīļie, aleluja. Krusts ir lepnība. Gardiņa, kā bija rakstīts. Ego. Ego. Lepnība. Augstprātība. Kas bija pirmais grēks, kas visu sačakarēja? Kas bija tas grēks? Tātad es izdarīju pa savam. Man teica, kā vajag, bet es tomēr izdarīju pa savam. Tā ir augstprātība. Tā ir lepnība. Un šī lepnība slēpjās. Viņa slēpjās katru dienu ļoti daudz dažādās situācijās. Visi aizvainojumi, dusmas, nepiedošana, tas viss ir lepnība. Lepnība ir pirmais grēks. Dievs pateica, ka tā, bet cilvēks pafunktierēja un savā prātā izdomāja, ka varbūt ka īsti nav tā, kā viņš teica, jeb nepaņēma nopietni to, ko saka Dievs.
kurš visu radījis, viņu pašu ieskaitot. Cilvēks izdarīja pa savam, viņš izdarīja savā prātā. Un tā ir lepnība. Un pretējais lepnībai, kas tad ir tas krusts? Pazemība. Krusts ir pazemība. Ko darīja Jēzus? Viņš bija noslānīts tā, ka es saprotu, ka viņam bija grūti paiet vispār. Ko viņam uzlika? Krustu. Dievs samenedžēja romiešus tā, ka viens no tiem romiešiem lika kaut kādam tur vīram stiept to Jēzus krustu. Jūs saprotiet, Jēzus nevarēja panest savu krustu. Viņam Dievs caur romieti palīdzēja stiept viņa krustu. Tāpat arī mēs nevaram pastiept nemaz to savu krustu bez Dieva savā spēkā. Halleluja. Tātad, pazemība. Jēzu nepatiesi apvainoja visu laiku, visi, kam nebija slinkums. Ko viņš darīja? Bībelē rakstīts, Jēzus klusēja. Es domāju, ko viņš klusē? Viņam taču reku tur tādas lietas pateica, viņš varēja pateikt, viņš varēja atbildēt. Kāpēc viņš klusēja? Tāpēc, ka viņam neviens neko nejautāja. Tad, kad jautāja, tad viņš atbildēja. Tieši tāpat kā par dziedināšanu, par atbrīvošanu runājot, Jēzus Bībelē teikts, ka dziedināja visus. Viņš dziedināja tos, kas pie viņa nāca. Nevis viņš gāja pie kāda un uzbāzās ar savu dziedināšanu. Nē. Ja mēs ejam pazemībā, mēs varam būt Jēzus sekotāji. Vai mēs varam tikt ar to galā? Es brīžiem netieku, bet tāpēc es zinu, ka es varu tverties pie Jēzus. Jēzu palīdzi. Svētais gars palīdzi. Valdi manu prātu, valdi manu mēli. Ko viņš dara? Viņš palīdz. Jo es savā spēkā to nespēju izdarīt. Es grēkā esmu dzimis, grēkā izaudzis, un grēkā tā arī turpināšu dzīvot. Vai es grēkošu? Nē, es ienīstu grēku. Vai man sanāk sagrēkot? Jā, sanāk. Tāda ir mana grēcīgā miesa. Tāpēc man vajag palīgu. Tāpēc man vajag kādu, lai viņš man palīdz iet prom no šī te grēka. Un es no viņa nevaru aiziet, ja nav mainīta mana domāšana. Metanoja. Ja nav metanoja, es grēku pat neredzu. Iedomājieties, atnāk Jēzus ciematā un saka, hei, atgriezieties no grēkiem. Tur visi stāv un skatās, kuru viņš runā, jo es jau neko negrēkoju. Jā, es zinu, tur tas muitnieks, vēl tas kukuļus ņem, tas vispār zog. Kaimiņš ir tāds melis, jā, es nezinu, es vienreiz nevis vienu končiņu, bet tur 4 paņēmu, Kas tad tas pa grēku? Hei, grēku neiedala, lieli grēki un mazi grēki. Ir grēks. Ja tu esi sagrēkojis no 10 baušļiem vienā, tu esi vainīgs par visiem. Zakšana končiņas vai slepkavība. Grēks. Dievs ir taisns. Viņš nevar atlaist kā cilvēki. Jā, vecīt, es saprotu, zinu, tas nav tik traki, kā tur tas izdarīja. Dievam tā nav, viņš ir taisns Dievs. Viņš nevar atlaist arī sīku grēku. Ko tu man darīt? Es esmu grēcīgs. Es vispār esmu grēkā piedzimis. Dievs, ko tu mani radīji grēcīgu, lai es pat taisno uz elli dotos? Ko man darīt? Labdien, trasē ierodās Jēzus. Hei, caur mani, tikai caur mani jūs tiekat pie tēva. Halleluja! Halleluja! Mums ir glābšanas riņķis. Jēzus Kristus, slavu Dievam, caur kuru mēs varam nonākt debesīs. Jo šīs nav mūsu mājas. Lapsām ir alas, putniem ir līgsdes, cilvēkam galva nav kur nolikt. Jūs pat piedzimt bez maksas nevarat. Jūs bez maksas nomirt nevarat. Neviens. Es nevaru savu omi pagalmā pa kluso aprakt. Mani arestēs, par viņu jāmaksā, viņa jāreģistrē, jāpiesaka. Šīs nav mūsu mājas. Halleluja.
debesu valstība. Slavu Dievam! Tātad, mīļie, lai Dievs dod mums spēku, izturību, nest to mūsu krustu, būt pazemīgiem, paklusēt kādu lieku reizi, pakrist un celties, Tour de France, mīt līdz galam, palikt trasē. Dievs svētī un pasargā mūs, dod gaismu mums un esi žēlīgs. Dievs Jēzus vārdā lūdzu, esi ar mums un dod mieru, dod pazemību, izturību. Aleluja! Paldies par uzmanību, mīļie!